Labrīt no Tenerifes. Gribēju iedot nelielu atsauksmi par Krakovu. Mani komandas biedri bija tur, un tas, man liekas, man deva spēku izturēt visu situāciju, kā es jūtos, kas notikās un tādā garā. Milzīgs prieks bija, jo tāpēc, ka mēs bijām kopā ar mani ieskaitot 9 gabali. Īstenībā tas ir liels skaitlis, es tā domāju. Tas pasākums ļoti jaudīgs bija. Ļoti patika, varbūt tāpēc, ka es biju pirmo reizi, jā, daudz jau tāpat zin tos pasākumus, tā kā man viss nostrādāja, bija viss fantastiski, ieraudzījām dzīvus cilvēkus. Es nekad neesmu pret pasākumiem, man vienmēr patīk, es esmu no tiem cilvēkiem, kam patīk apčamdīt cilvēku, jā, kaut kā pieskarties, ka viņš ir dzīvs, ne tik vienmēr par pasākumu jau no paša sākuma, un es starp citu arī iepazinu meitenes no Ukrainas, kas tiešām kā VIP klients, jā, brauc uz tādu pasākumu un iegūst šīs zināšanas un visu, un viņiem ir mērķis. Varbūt tāpēc viņi vispār bija ļoti daudz ukraiņi, un visi kaut kādos statusos, visi kaut ko sasnieguši. Varbūt tāpēc, ka viņiem arī tās iespējas ļoti maz. Un es viņus saprotu, jo tāpēc, kad es teikšu tā, ka man iespēja arī ļoti maz ir. Es nevaru vairs strādāt zaudēt darbu fabrikā strādāju, es biju domājusi, ak, Dievs, tas mans darbs uz mūžu, ka es tur varēšu vēl attīstīties, un jā, es maldījos par to, ka es varētu attīstīties, plus, protams, man liekas arī varbūt zemapziņā kaut kur viss tas notikās ar mani un ar tām diagnozēm, notikās tā, ka vajadzēja tam pielikt punktu, jo tāpēc, ka es savādāk nezināju, kā pielikt. Un, protams, tas, ka es meklēju sev to risinājumu, protams, ar ārstu palīdzību, jo tāpēc, ka viņi jau man ieteica. Paši ārsti man ieteica meklēt netradicionālu, ieskaitot masāžu, akupunktūras, uzturbagātinātājs un tā tālāk. Un, protams, tad, kad es biju gultātais, arī viņus atradu. Jā, ar pirkstu skrulējot, atradu, pievienojos, un es jau to MLM zinu. Es tieši gāju pie cilvēka, kuram es domāju, kad es, tā kā palīdzēšu motivācijā, jā, kad es kaut ko darīšu, jā, un es jau zinu, kā MLM ir uzstādīts, jā. Tā kā dariet labu, dariet patīkamu citiem, un jums arī tiks dots, un par pasākumu esmu ļoti sajūsmā, braukšu noteikti uz nākošiem. Man patīk, un ļoti daudz skaists bildes ar lieliem līderiem, un tiešām cepuru nost, ko viņi ir sasnieguši, bet arī, katram jau ir dodas tāds iespējas. Tikai tas, vai mēs viņas paņemsim, vai mums būs tās idejas kaut ko domāt, kā strādāt, jo tāpēc, ka MLM-ā jau var strādāt tā, kā tev patīk. Jā, protams, ievērojot visu noteikumus, bet tu strādā sev. Tu tikai strādā sev. Tu nāc jā, pie cilvēka. Jā, es ieteiktu arī izvēlēties sev patīkamu cilvēku, ar ko kopā būt savādāk. Ir tās situācijas tādas, kad tiešām kaut kāda demotivācija citreiz notiek, jā, kad kādā no kompānijām, jo es arī dažu cilvēku satiku, kur viņi arī bija citās kompānijās, ja, un viņi saka, nē, vairāk tās uzticības nav, jo tāpēc, ka tie cilvēki ir savā ziņā tādi mankārīgi, un tad, kad es izstāstu savu versiju, kas tad ir MLM, un ka viņš ir ļoti vienkārši biznes, tad, protams, cilvēki grib pievienoties. Bet vienmēr ir tā, ka vajag izprast MLM tīklu, vajag izprast to, ko mēs no tā varam ņemt, ko mēs varam iegūt, un varbūt nemaz nav tā problēma tajos cilvēkos, jā, jo tāpēc, ka iespēju pašā MLM kompānijā, kur jūs izvēlaties iespēju ļoti daudz. Atcerieties, MLM ir fantastiska iespēja, kur mēs varam nopelnīt. Ja es runāju par savu kompāniju Coral Club, jā, tad pat ekstra kaut kā, kad, piemēram, ieguldīt naudu nevajag tik, cik tu pēc produktu sev un sāc ar sevi, un sevi jau tu ieguldi daļu veselības. Mums ļoti daudziem veselība nošķaubījusies, visu jau var atjaunot, un Koraļu klubs ir vienīgā kompānija, kur ir veselības koncepcija, un tieši šī koncepcija strādā un ir piemērota visiem, jo veselības koncepcija var iet dažādi, un mēs viņu mainām pēc, tur vajag sakārtot nervu sistēmu, es sāku nervu sistēmu, ja kādam vajag uzreiz jau detoksu vai kādu dziļu attīrīšanu, viņš sāk ar dziļu attīrīšanu, ja katram savādāk, tā kā neviena metoda nav nepareiza vai pareiza, vienkārši tikai vajag darīt, bet uz Euroforumiem noteikti iesaku braukt, ja būs vienalga uz kādiem. Droši nākat pievienojieties ar mani kopā un atbalstiet savus mīļos un savus cilvēciņus un noteikti izskatiet iespējas, jā. Arī tāpat tās MLM jau iet runa arī tāpat par dziļumu un vienmēr arī dziļumā skaties, kāds ir procents. Mums ir ideāls, ja citās kompānijās, piemēram, ja tu 0,0 kaut kādi procenti, ja tu saņem peļņu, tad mums dziļumā tieši tāpat tās ir gan 5%. Sveiciens no Tenerifes, mēs ejam brokastīs.